Un ir grēks, kas ir grēks, un viņš būs neatkarīgi no tā, ko teiks valdošā politika, valdība, cilvēki. Un mēs nevaram tur pielāgoties. Ir lietas, kas ir vienkārši noteikts Dieva vārdā. Lūdzu, kā runāt par gravitāciju. Mēs nevaram teikt, ka šodien mēs Latvijā pieņemam, ka gravitācija ir uz pusi mazāka. Mēs vienkārši likumiski pieņemam to, parakstam, visas valde ir parakstījis saimi. Un visi mūsu turpmāk dzīvoja tā, it kā gravitācija būtu pusi mazāka. Lai tas nemainās, viņi joprojām būs tādi, kādi viņi ir. Un visa pasaules mums iesies kā nojūgusies tauta, ka latvieši iet postā, jo viņi pat tādu lietu vairs nesaprot. Bet šobrīd mēs skatāmies to, ko pasauli mēģina pieņemt vērā arī visiem pašiem dzimumiem, visu pārējo, ka lēnām mēs sākam tādas lietas mainīt, kas likās ir tik fundamentāli pamatots jau, ka mēs sākam mainīt. Un zini, ka draudzēji sākās spiediens, jo tas vairs nav vienkārši, ka tur 3 cilvēki tā domā. 100 cilvēki. Tā ir sāk jau būtība, kas ir likumās nostiprināta. Un tad jautājums, ko mums kā draudzē darīt? Jo būs risks, ka tev var, slēgt ciet. Tu esi draudz, tu esi viss. Un šeit mums vienmēr jāizvērtē, kas ir lietas, kas ir pamatlietas, ko Dieva vārds saka, ko es nevaru mainīt, jo tas ir Dievs, ko saka. Un lietas, kuras Dievs patiesībā gluži nav līdz galam atklājis. Jā. Jo Dievs nav atklājis, kādam jābūt žaketes krāsā raidījuma vadītājiem šovakar. Jā, tā kā tikai pelēkais. Un, ja tu uzvilksi zilu, viss svaidījums pazūd. Un ir lietas, ka tas ir vienkārši gaumas lieta. Un Dievs tevi nesodīs. Un tas, ka Dievs pat nav teicis to, kādam jābūt. Tu neko nepārkāp uzvalkot zaļu vai pelēku žaketi. Bet ir lietas, kuras mēs obligāti nekad nedrīkstam mainīt. Un tāpēc saka, ka tu lasi Dieva vārdu, saprot, tās lietas skaidri uzrakstītas.